Labvakar Latvijā, labvakar šovakar studijā. Visiem arī Armand tev, mēs jau tev kādu laiku parunājamies. Šobrīd mēs iesākam ar Armandu pirmo reizi jauno rullīti, jauno intro, un ar to šobrīd uz 40 sekundēm mēs atslēdzamies. Visi pieslēdzaties, padalāties ar šo tiešraidi šobrīd. Tātad noskatāties jauno rullīti un pa 40 sekundēm sākam. Tātad šāds ir šobrīd mūsu intro, tā kā galviņa raidījumam, tajā liela loma ir Armandam. Kaut kas mums te pa virsu rulējās. Es nesaprotu, kā man šobrīd rīkoties. Paralēli Facebook tiešraidiet. Sapratu. Tātad šāds ir šo. Tātad varam sākt. Kā pirmo reizi, tātad ir dažas lietas jāsaprot, kā viņas notiek tehniski. Es ceru, ka jums patika, ka jūs arī komentāros lejā pastāstīsiet, kā tas viss izskatījās. Tātad tā ir Armanda gan intro, gan arī sagatavotais šis te video kolāža, tāda kā, kopumā. Manuprāt, ļoti labi. Tātad šodienas raidījuma tēma mums ir izrunāties par tām aktuālajām notikumiem Latvijā, ekonomikas un naudas lietās, kas šobrīd notiek. Un to šobrīd jau, protams, var redzēt tikai liberestu šajos internet mēdījos, kuros parādās tādas kā testa ziņas, es viņas saucu, testa ziņas, ar kurām tiek sagatavota augsme kaut kam. Un to kaut kam var izlasīt tikai starp rindiņām lasot, jo viņi to ļoti rūpīgi māk slēpt. Un tāpēc ir Armands, kurš palīdzēs atmaskot šos melus. Es varbūt iezīmēšu to, kas no šiem meliem tālāk varētu izrietēt. Ja? Tā kā jūs arī esiet aktīvi komentāru sadaļā, uzdodat jautājumus, un šobrīd pirmais jautājums ir saistīts ar uzņēma Karavela valdes priekšsēdētāja Andra Bites sižetu TV24. Lūdzu, Armand. Kādreiz mēs kā uzņēmēju organizācijas domājām, ka viņi nezin kā. Un tāpēc, teiksim, jau Covid pirmajā krīzē mēs jau sen par to runājam, pirms vispār Covid, ka mūsu ekonomika nav labākajā stāvoklī. Mēs stiprāk paliekam no saviem kaimiņiem, kur mēs starp pozīcijas bija vienādas. Ja? Un kā tos panākt? Mainīt, domāju, nodokļu savākšanas ideju no nodokļu radīšanas un pelnīšanas idejas. Tas ir pilnīgi divas dažādas pieejas. Mēs joprojām Latvijā mums nodarbojas ar nodokļu savākšanu. Un, ja pietrūkst, tad pieliek kaut kur klāt. Nevis rada augsti, lai mēs būtu vairāk uzņēmēji, vairāk ražošanas, vairāk eksporta un tam līdzīgi. Mēs varam vairāk arī šo naudu atnest. Un no sākuma mēs tiešām domājam, ka viņi nezin, kā mēs sakoties Covid krīzē, Ošlai vadība LTR, kā viss sanāca uzrakstīt, saprotam īstu programmu, ko būtu jādara, aiznes uz valdību viņi pasmērē, lapēlīgi, paspied rokas savāc, viņi visi aiztaisīja tagad priekšā dušu un neko no tā līdz šim nav sākuši ieviest. Ja? Un tagad atkal ir sarunas, atkal varētu iet vienkārši, ko darīt tagad. Tērēt savu laiku
visiem intelektuālo resursu, veidot kaut kādu stāstu, un lai pēc tam to neizmantot. Es uzskatu, ka šobrīd, kamēr būs tāda finansu ministra vadība vai finansu ministrs prezidents, kas, teiksim, tajā vecajā sistēmā domā, dzīvo un viņu notur visu laiku, nekas labs nebūs. Jā, te ir tāda neliela tādu iesprauda, Armand, pirms tavas analīzes. Tad, kad šī darba grupa tika izveidota, ja, kur valdība tā kā lūdza palīdzību, mums ar Armandu bija tāda diezgan spraiga diskusija, kā tas beigsies. Un tad es Armandam teicu, ka šie cilvēki tiks izmantot, viņu laiks tiks patērēts, viņu enerģija un visi principā būs tikai kā tāds dūmu plīvurs, lai novērstu uzmanību. Nu, jā, tā to varētu teikt. Tas, ka viņi aicināja Ošlei, ir principā neticam veiksmi. Visai Latvijai bija. Ja viņi nebūtu palaiduši garām to iespēju, vai ne, tā kā tikko Bites kungs to arī jauki aprakstīja. Un principā tā ir pareizi, jo Ošleis ir viens no dažiem ekonomistiem uz vienas rokas pirkstiem var saskaidīt Latvijā, kurš tiešām saprot ne tikai biznesu, bet arī ekonomiku. Un tāpēc finanšu ministrija, ne, tā laikam bija ekonomikas ministrija, vai ne, kas to finanšu ministrija, tas laikam tā freidiska pārteikšanās, jo tas nav iespējams galīgi, vai ne, bet ekonomikas ministrs, tu zini, kad ir jauns ekonomikas ministrs. Jā, tieši tā, jauns ekonomikas ministrs nepieredzējis, viņš nezin, kas ir Ošlejs droši vien. Jo parasti valdības visas ir pārbijušās no ekonomistiem, vai ne? Jo Latvijā jau ir biznesa valdības, tās jau nav ekonomikas valdības. Tas viss ir biznesa valdības un tikko kāds ekonomists kaut ko pasaka, tā momentā ir spuras gaisā viņiem, vai ne? Jo tas neietilps viņu plānos. Nu jā, un tādā pašā veidā tad arī tas viss, kā LTRK tikko, kā Bites kungs no LTRK tikko arī to aprakstīja, vai ne? Protams, ka viņiem ir, viņi uzklausa labs padoms bieži, viņiem arī Hudsons un Samers ir padoms devuši, vai ne? Tādu arī pavisam izcilu ekonomisti internacionālā līmenī, vai ne? Bet, arī tos viņi pieklājīgi uzklausa un saka, ka viņi tiešām, pilnīgi atbalsta viņu, vai neteikt to un tā. Bet, protams, ka viņi dara pilnīgi pretējā, viņi diskreditē idejas, ja viņi paņem idejas, kuras viņiem nav ne jausmas, kā realizēt, un viņi to izdara tā, lai varētu pateikt, tādam ķeksītim, vai ne, ka viņi kaut ko ir izdarījuši. Piemēram, tagad, ka viņi samazina jaunajā budžetā pa 1% sociālās iemaksas nabadzīgajiem, vai ne, tie, kuri maksā 35,09, vai ne, bet tie bagātajiem, kuri maksā tikai 25, ja, viņi arī samazina. 0,5, kur tāpat jau maksā par 10% mazāk nekā nabadzīgi, ja? Vai ne? Totāli regresīva sistēma, bagāto diktatūru, vai ne? Un tad viņi samazina arī viņiem nodokli. Tā kā, tas der, bet, tas nav nekas nopietnas tieši otrādi. Armand, es ceru, ka tomēr, ka vairāk mums skatītāji sāk saprast, ka tas ir tāpēc, ka ir vienalga, kā tie priekšlikumi būtu, labāk vai sliktāk, bet viņi noteikti viņos ir savas sāls un viņus vajadzētu tā kā realizēt, ja? Bet tajā pašā laikā viņi ir saistīti uzreiz ar visas nodokļu sistēmas maiņu, ja? Ar finansēšanas sistēmas maiņu. Un līdz ar to tie priekšlikumi ienāk, piemēram, tā kā viņi sasauc darba grupu ienāk, un šeit ir tāds jauns nepieredzējis ministrs, viņš padomā, man tagad viss būs jāmaina, kā es to varēšu, tas tā nav... Es būšu lupatās, ja, viņš saka, un tā partija saprot, mēs būsim lupatās, ja, un tur arī viss paliek, ja, jo
ministriem ir jābūt profesionāļiem, augstākā, nevis vienkārši profesionāļiem, bet augstākā līmeņa profesionāļiem, ir sevišķi situācijās, kad ir valsts attīstības procesi notiek, kad ir attīstības procesi, kur daudz kas ir no nulles, kur ir daudz, ka nav hau jāliek iekšā. Tur tā nevar. Tur nevar vienkārši aizpildīt caurumiņu un domāt, ka kaut kas notiks. Nu, principā ekonomikas ministriem ir jābūt haizivīm, internacionālām haizivīm. Jā. Tādām, kas uz Londonas parketa, uz Ņujorkas parketa ir jūtas kā mājās, vai ne? Un kas arī tur tiek akceptēti kā tādi, kā savējie, kā viens no savējiem. Nu, to... Es domāju, ka nav pat vērts sākt runāt, vai ne, jo, es pat nezinu, kurš tas varētu, varbūt Briškēns to varētu, bet Ošlēm nav laika, vai ne, bet Briškēns domāju, varētu. Bet ne tajās kompānijās, kur viņi ir. Jā, tas pareizi. Tur, kur viņi ir Latvijā, tur viņiem ir maz iespēja, ka viņi kādreiz varētu dabūt kādu nopietnāku amatu. Jo es abrīnoju to, it kā gudri cilvēki, biznesā daudz sasnieguši un bagāti pietiekami, ja? Bet ka var tāds naivums būt, tas man reizēm satriec. Jā. Nē, ja valdība tiešām, un ja Ošliem būtu sviras valdībā, kā tiešām iedarbinātu savu programmu, tad tas būtu labs sākums, tas būtu pirmais solis, tas, ko viņš iesāka par to eksportu, vai ne, un par to smieklīgo, to mazo galu uzņēmēju, kas praktiski visu sabiedrību tiek pārvērst par mazajiem uzņēmējiem, vai uzņēmējiem. Tas, ko neoliberāli šausmīgi grib, vai ne? Tas, ir runa par tiem mikro uzņēmumiem, jā. Bet, tas ir burtiski tagad pašlaik vienīgais veids, kā vispār ekonomika tajā lētajā galā, kā viņa vispār var funkcionēt, vai ne? Jo tā kā neoliberāli vispār neinvestē ekonomikā. Un vēlāk mēs redzēsim, kā ir Latvijas bankas prezidenta, ko viņš par to domā un tā. Tad protams, katram slīcējiem pašam sev jāvēlāk aiz matiem ārā. Ja? Un tas ir tas mikro uzņēmuma nodoklis. Ja? Kad atvieglot kaut kādā mērā tāda pavisam mazu uzņēmumu, vienas personas uzņēmumu, vienas paskastītas uzņēmumu eksistence, bet, protams, ka tam nav nekāda sakara ar nopietnu ekonomiku. Un tas, ko Ošlēs saka, kad eksporta bāzēta ekonomika un pārnes uz pelnošu ekonomiku, un tas, ko Bita arī teica, nevis mums ir jāiekasē nodokļi, bet mums ir jārada nodokļi. Jā, pirmkārt. Jā. Uzņēmējiem ir jābūt pietiekošai kapacitātei. Tas, ko valsts tieši otrādi, viņi samazina uzņēmumu kapacitāti, bet valstī ir jāpaaugstina uzņēmumu kapacitāti, un tad uzņēmumi rada nodokļus. Un tad sabiedrības turīgākā daļa rada labklājību visai valstī. Bet tikai tad, ja valsts ir uzņēmums kurs šo labklājību. Armand, mums jau vainīgais būs, kāpēc valstī ir slikti, kāpēc krīze, kāpēc tur nav ar ko maksāt mediķiem un viss. Vainīgais būs atkal vidģenerāla direktors. Mēs jau redzējām, ka šodien bija atkal bija rājiens vidē ģenerāla direktorai. Protams, vietā, ja, bet tas ir, manuprāt, atkal kārtējā tāda dūma aizseks, ja nebūs naudas, pa ko maksāt algas, ja būs ierēģi jāsamazina, lai viņi nekliegt, vainīgais ir atrasts, ja, bet nesaprot to, ko tu saki, ka galvenais, lai tu vispār būtu no kā tos nodokļus iekasēt, jo drīz arī tas vairs nebūs. Tāpēc jau tie konkursi uz viddirektoru amatiem ir bezgalīgs epopējs, vai ne, un neviens negrib. Jo tas jau arī skaidrs, ja tu strādā par tādu bendi, vai ne, ja no tevis prasa izpildīt kvotas, ja, un tu slakti,
cik spēdams vai ne, un tomēr saka, nē, tas tomēr varētu vairāk, un viens rājiens pēc otru, vai ne, tad, protams, ka cilvēkam ir dubult, tāda morāla dilēma, ja viņam kāda morāla vēl ir saglabājusies, protams, vai ne. Jā, un šīs sižeta, ko mēs šobrīd noskatījāmies, kur Bitas kungs runāja, viņa tā pamat mantra, ja, vai kā to varētu nosaukt, ir tas, ka šādā veidā arī gudri cilvēki tiek iesūkti iekšā, it kā lai risinātu kaut kādas problēmas, bet tieši šī ierēdniecība, politikāņi, kuri netiek viņiem smadzenēm līdzi, tāpatās viņus izdomās kādā veidā neutralizēt, ja? Neizdarīt to. Bet sabiedrības acīs, redziet, mēs centāmies, viss notiek, ja? Jā. Nē, Došlais, viņš pats ir, es saprotu, ka jaunās vienotības biedrs. Tā kā viņiem nav nekāda iespēja viņu neuzklausīt, ja? Tik daudz, protams, ka viņam ir ietekmes. Viņš arī ar Dombrovskim oponējis tiešā ēterā pirmā Latvijas televīzijā, un viss tas ir bijis, vai ne? Kā partijas biedrs, vienkārši. Ja tu partijas biedru nelaid pie vārda, ja, tad kaut kas galīgi nav kārtībā. Tu saproti, ja tavs bizness tikai 2 vai 3% no tava biznesa apgrozījuma ir Latvijā, tad tāds uzņēmējs vēl var kaut ko sākt runāt pretī spuroties, piemēram, premjeram vai partijas vadītājiem. Ja? Bet arī, es domāju, ka arī no viņu, parasti viņu tur tikai tāpēc, ka viņš vēl kaut kādas oliņas dod, naudiņu dod partijai, ja? Jo viņi labi saprot, ja viņi tā brutāli izreitināsies, viņš aizies uz kaut kurien citurien un tās oliņas dos pretinieka tajā katliņā liks iekšā. Tur tāds savs cinisks aprēķins, bet tā tas notiek. Jā. Nē, katrā ziņā tas, ka viņš, Jānis Bērziņš, Brazīļu ekonomists, arī ir jaunajā vienotībā, cik saprotu. Ja tie ir stiprāki, viena no 3 stiprākajiem ekonomistiem, kas pašlaik vispār atrodas Latvijā, vai ne? Ja viņiem būtu finanšu ministra amats vienam un otram būtu, vai viņam būtu Latvijas bankas prezidenta amats un otram būtu finanšu ministra amats, jebkurā rokādas veidā, vai ne? Vai viens ir premjeras un otrs ir finanšu ministrs, vēl jau labāk, ja? Tas nozīmētu, ka Latvija ir uz pareizās trajektorijas, kā mēs sakām, un burtiski dažu gadu laikā Latvija būtu vidējā Eiropas ekonomika. Tas ir pilnīgi garantēts, vai ne, ka tā būtu. Bet viņi to negrib, tāpēc, ka Latvija ir banķieru zeme. Ja? Bankām ir jābūt pie varas, bankām ir jāpelna, bankām ir jābūt ne tikai vidējām Eiropas bankām, viņam ir jābūt vadošajām Eiropas bankām, viņam jābūt vienai Eiropas bankai. Ja? Nevis tā, ka, teiksim, labākai, bet viņi grib būt pa vienīgo. Ja? Un tas ir viņa mērķis, ja? Bet nevis, ka ekonomika ir vidēja Eiropas ekonomika vai ka viņi vispār uzlabojās, ja? Jo Latvijas ekonomika jau stagnē un katra krīze viņu velk atpakaļ vēl kādu gabalu un viņa netuvojās nekādā veidā Eiropas vidējai ekonomikai. Tur, kur viņi ir bijusi, tur viņi paliek un pēc krīzēm viņi iet vēl kādu gabalu zemāk, vai ne, un turpiniet paralēli kustēties. Tā kā, Latvijas mērķis nav labklājība. Latvija nav uz labklājības ekonomikas kursa. Es domāju, Armand, ka tās līknes, kas parāda, ka mēs kā bijām 20 gadu atpakaļ kādā attālumā tur no Vācijas vai Zviedrijas, tāda arī esam, ja? Tas arī ir tāda savā ziņā malduguns, ja? Jo uz līknes var sazīmēt visu kaut ko, bet tur jau neparāda, cik tajā ekonomikā šobrīd daudz šo pienesumu dod, cik ir īpašumi šobrīd ārvalstniekiem un cik ir pašiem vietējiem. Ja? Un ja to savilkt, tad tā līkne būtu dramatiski par šiem 30 gadiem, kas ir noticis. Ja? Tā kā viņiem uzdot tikai to statistiku, pagriež to statistiku tikai tā, kā viņiem ir izdevīgi. To statistiku pagriezt reālos ciparos, kā tas notiek priekš vietējiem. Tur varētu redzēt nevis tādu stagnācijas līkni, bet genocīdu līkni.
Tādu statistiku pat viņi nerāda, nekur, ka Latvija netuvojās vidējiem Eiropas rādītājiem. To es nekur, ne no viena valdības, ne no vienas ekonomiskas domnīcas vai ne no valdības, Saeimas neesmu redzējis. Tie ir ekonomistu pētījumi, kas to dara. Bet, protams, ja salīdzina ar Eiropas Savienības to bagāto galu labklājības valstīm, tad, protams, ka Latvija ne tikai netuvojas, bet viņa attālinās no viņiem. Tas, par ko es runāju, ir par vidējo rādītāju, ja, par vidēju Eiropas rādītāju, tā kā Spānija apmēram, ja, tāda. Ja, ka Latvija iet paralēli Spānijai, atpaliekot par 20,000 eiro apmēram gadā. Katra ģimene, ja, atpaliek no vienas spāņu ģimenes, mājasēmniecība, ja, tā teikt. Tā kā tā ir tā atšķirība, vai ne? Tas ir tas, ko Latvija būtu varējusi iegūt, ja pie varas būs klasiski ekonomisti, vai vismaz tāds kurs būtu Latvijas ekonomikas attīstībai. Tie būtu katras ģimenes budžetā 20,000 eiro klāt katru gadu. Un šobrīd pāriesim pamazām pie otrās tēmas. Ja? Otrā tēma ir Latvijas bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka runa, kas bija vairākos šajos Liberstu TV kanālos, ja, Apollo un tam līdzīgi, un kurā viņš raksturoja šobrīdējo situāciju, kas notiek Latvijā ar naudas lietās, kā ar skaidro naudu, kā ar šo digitālo naudu, un salīdzināja to ar spēli jo-jo. Un es domāju, ka viņš šobrīd kļūs par Latvijas bankas prezidentu ar iesauku jo-jo. Tas varētu būt, jā. Latvijas prezidentiem droši vien tāds liktenis. Jā, un viņš arī to teica, ka šobrīd plānojās 8% iekšzemes koprodukta kritums, jā. Un par nākošo gadu prognozēm gan neko neteica. Ja? Tad viņš vēl teica, ka šai pavasarī, kad Latvija ir bijusi ļoti labi sagatavojusies šim krīzes pirmajam vilnim, tagad ir labi sagatavoties ar otrajam vilnim, ka ir iespēja bijusi aizņēmumu paņemt, jo mēs esam ātrāk aizņēmuši, ka 100 Eiropas valstis ir aizņēmušās. Ja? Bet, Armand, es tev varbūt tādu ar humoru, ja? Tādu, cik melnais humors vai kā. Kas kopējs ir budžeta deficītam, inflācija, bezdarba un IKP, ja mēs skatāmies valdības paziņojumu, ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē? Jā, man liekas, ka tas no tāda aspekta, man šķiet, ka, ja es tā lasu to rakstu, man šķiet, ka viņi ir uzrakstījis privāts baņķieris, nevis centrālais baņķieris, ne centrālās bankas prezidents, bet privāts baņķieris, jo privāta baņķiera loģika tāda ir, ka jātiek vaļā no skaidras naudas, ka visai naudai ir jābūt bezskaidras naudas maksājumiem, un jo privāti banķieri šausmīgi baidās no tā, ka cilvēki, ka būs tas bank run, tā saucamais, ja, ka cilvēki aizskries uz bankomātiem, izņems visu skaidro naudu. Ja, un tad banka, tas ir vislielākais trieciens, kas var būt privātām bankām. Valsts bankām tas nekāds trieciens nav. Ja? Valsts bankas ir pasargāts, viņas nebankrotē nekad. Ja? Bet privātas bankas var bankrotēt. Un līdz ar to, ja viņas neizpilda regulātoru prasības un tā tālāk pēc skaidrās mākslas. Tāpēc arī krimināla likumā parādījās šī norma par to, ka pat ir krimināla, pat ir reāla brīvības atņemšana draud par to, ja izplata baumas, kad banka tur ir sliktā kaut kādās finanses situācijā, ja, vai kaut kāds tāds, kas var izraisīt naudas izņemšanu no bankomātiem, no bankām. Jā, pat ja viņas tiešām ir sliktā situācijā, tad arī tad tu labāk stāv klus, vai ne? Tā tev ieliks līdz aiz restēm. Bet tas, jā, un tagad viņš saka tā, ka, protams, ka viņš šausmīgi priecājās, vai ne, ka izzūd, ka viņa bērni tagad nelieto vairs skaidro naudu, vai ne, un to viņš rāda tā kā šausmīgi labi piemēru,
Un ko viņš saka? Viņš saka tagad, ka tas digitālais eiro, ka centrālā banka tagad izlaidīs savu, viņš runā par Eiropas centrālo banku, ne par sevi, ne? Ka Eiropas centrālā banka tagad, tas ir burtiski tikai laika jautājums, vai ne? Tas nav nekāds jautājums par to būs vai nebūs, tas ir laika jautājums, ka, protams, ka būs, un ka būs Eiropas centrālā banka izlaidīs digitālo eiro. Bet ko tas nozīmē? Jā, kāds ir zemteksts visam tam? Privāti baņķieri šausmīgi labprāt paši drukā naudu. Viņiem tas ar likumu ir atļauts, vai ne? Daļējo rezervu sistēma eksistē Latvijā, eksistē visā pārējā Eiropas Savienībā un daudz, kur pasaulē, lielākā daļā pasaules valsts, vai ne? Es nezinu, burtiski varbūt 1%, kur ir zelta standarts. Bet valdībām, ja, un centrālajām bankām, publiskajām bankām, viņi to grib aizliegt, to, ko viņi paši drīkst, vai ne? Viņi paši grib drukāt naudu, viņi paši, privātie, vai ne, privātas bankas grib, lai viņām būtu monopols uz naudas drukāšanu, bet centrālajai bankai viņi grib ieteikt digitālu naudu, ja, kas ir vispār smieklīgi, jo centrālajā banka jau vienmēr izmantojusi elektronisku naudu, vai ne, bezskaidrs naudu. Tāpat kā jebkura privāta banka, vai ne, privāta bankas konti ir kompjūter konti. Ja? Tie nav nekāda naudas seifi vai kaut kas tam līdzīgs. 98% ir bezskaidrs naudas. Tieši tāpat tas ir privātās bankās kā publiskās bankās. Tur nav nekādas atšķirības. Bet tagad viņi ir izdomājuši super triku, viņi ir izdomājuši jaunu zelta standartu, kurš attieksies tikai uz centrālajām bankām. Ja? Lai centrālo banku investīciju iespējas būtu ierobežotas, kā zelta resurss. Ja? Zelta resurss ir ierobežots, vai ne? Un centrālās bankas nedrīkstēs investēt visas sabiedrības interesēs. Vai ne? Tas būs ierobežots ar kaut kādu mistisku standartu. Vai ne? Tā kā pasaulē ir bieži laiki, vai ne? Kad ir zelta standarts, tad privātie to ir ieviesuši tādu. Vai ne? Vienkārši korumpēti baņķieri, ja? Tie, kas paši grib pelnīt, bet negrib, lai visi pārējie pelna, visu sabiedrību pelna. Un tāpēc tagad, es saprotu, ka Eiropas komisijā to šausmīgi aktīvi bīda tāds bēdīgs slavens Dombrovskis, vai ne, kurš, kā mēs zinām, vai ne, ir labi sadzīvojas ar Latvijas dažādu veidu baņķieriem, vai ne, un viņa partija. Tā kā, un es varu saprast, kāpēc viņam tas ir tuvu, ja, un tā ir tuvu lieta, vai ne, un kāpēc Kazāks ir tagad tik šausmīgā sajūsmā par to, jo, protams, ka tas dos iespēju privātām bankām vēl vairāk iedzīvoties. Ja? Viņas grib uzspiest to centrālajai bankai, Eiropas centrālajai bankai, kura principā šobrīd nepilda centrālās bankas uzdevumu. Tāda kā uzdevuma, kāds būtu parasti jāpilda centrālajai bankai, kura investē savā ekonomikā, ja? Kura mazina bezdarbu, kura investē ekonomiski arī par to, ko Ošlējs runāja. To viņi varētu darīt. Ne? Ošlējiem būtu jābūt centrālās bankas šefam, nevis Kazākam. Un tad, un to viņi principā var darīt pēc, saskaņojot ar valdību un saskaņojot ar Saeimu, viņi var finansēt jebkura izmēra projektu. Latvija varētu būt kosmosa lielvalsts, ja viņi to gribētu, ja privātās bankas to nebūtu aizliegušas. Latvijai varētu būt tādas paši autobāņi tā kā Vācijā 10 gadu laikā. Vai ne? Un jebkurš liels projekts, jebkuru projektu var valdība realizēt tad, ja viņa nav īsā ķēdē pieslēgt no privātiem baņķieriem. Ja, un ja viņi kaut ko nav apsolījuši privātiem baņķieriem, ja, un pretī saņēmuši kaut kāds lēts pakalpojums. Tas ir tas, vai ne? Tā ir vienīgā bremze ekonomikai. Starp citu, Armand, es tā iespraukšos pa vidi, ja, ka šodien parādījās ziņa, ka lidosta Rīga ir tiesā zaudējis, viņai būs jāsamaksā Ryanair 1,9 miljoni. Ja. Tas bija tajā laikā, es saprotu no Šlesera laikiem, ka Šlesers apsolīja kaut ko tādu, ko likums tā kā neatļauj. Ja?
Un šeit mēs nonākam pie tā paša, ko tu šobrīd saki, ka valdības vīri vai valdības sponsori kaut ko vai paši tie cilvēki apsola bankām un nevar atkāpties no tautas sabiedrība dzen tautu ar vien lielākā postā iekšā, ja? Lai tikai, kā saka, uzvārītos ļoti šaura cilvēku daļa, kas faktiski pat Latvijā nedzīvo. Nu jā, jo principā tas, ko viņi saka tagad sakarā ar to digitālo eiro, vai ne, tas, ja tā būtu vienkārši klasiska kompjutera nauda, vai ne, tā kā jebkurš bankas konts, tad jau nevienam par to nebūtu iebildumi. Ja viņi saka, tad jūs varēsiet pārnest jūs kontus uz centrālo banku, vai ne, un tad jūs varēsiet apiet privātās bankas, un jums būs lēti konti. Tas ir ļoti apsveicam, ja? Jebkurš aplaudē tādai idejai. Bet aizdoms jau ir par to, ka viņi radīs nevis klasiskus bezskaidrus naudas kontus, bet ka viņi radīs kaut ko līdzīgu bitcoinam, ka viņi radīs kaut ko tādu, ko var izņemt no kompjutera un pārlikt uz savu privāto kompjuteru. Ja? Tādu naudu, kas prasa blockchain un kas prasa, kas principā pārnes to visu uz tādu ierobežotas naudas un ierobežot vērtību kategoriju. Ja? Tā kā par to jau ir tās bažas, un ka tas tiks uzspiests centrālajām bankām, ko jebkurš pasaules ekonomists saka, ka tās ir pilnīgas blēņas valdībām kaut kādā veidā saistīties ar Bitcoin. Vai ne? Jo valdībām ir jābūt fiat valūtai. Fiat valūta nozīmē to, ka pēc valdības lēmuma ir jārodās tik daudz naudai, cik viņi ir nepieciešami, lai uzturētu demokrātiju. Ja, lai sabiedrības intereses un sabiedrības vajadzības visas tiktu apmierinātas. Un to nav iespējams izdarīt ar zeltu vai ar kādu ierobežotu citu vērtību. Bet vai tev nešķiet, ka šis digitālais eiro ir vēl viens jauns sabiedrības kontrolas instruments? Tas ir ne tikai sabiedrības, tas ir valdību kontrolas instruments. Viņi ar to grib īsā saitē turēt valdības, kā viņi jau to ir pieraduši darīt. Un tagad centrālo banku ierobežot, jo cik ilgi tad Eiropas centrālā banka var saglabāt tādu pēdiņās neitrālu statusu, vai ne, tā kā viņi to šobrīd dara. Ja? Cik ilgi privāti banķieri var aizskavēt viņus darboties kā normālai centrālajai bankai, kā viņai tas pienākas. Ja? Viņiem pienākas nevis parāda ekonomika veikt, bet investīcija ekonomika veikt. Reāli investēt Eiropas dalībvalstīs. Bet tā nav viņa funkcija, Armand. Tāpēc, ka viņai to politiķi neļauj darīt, un politiķiem to neļauj darīt viņu mājas banķieri. Bet jebkura, es saku vēlreiz, normāla centrāla banka visā pasaulē investē savā ekonomikā. Un ko nozīmē sava ekonomika? Sava ekonomika Eiropas Savienībā, tās ir 27 dalību valstis. Ja? Tas nozīmē, ka Eiropas centrālā banka, ja viņi ir centrālā banka, ja? Šobrīd es viņu nesaucu par centrālo banku. Un Eirozonas valstīm arī viņu pašu mājas bankas nav centrālās bankas. Eirozonai vispār nav centrālās bankas. Eirozonai ir tikai privātās bankas. Ja? Un privātās bankas, viņu uzdevums nav radīt labklājību visai sabiedrībai. Tāpēc jau Vācijai un Skandināvijai un Francijai ir savas attīstības bankas, alternatīvās centrālās bankas. Tas ir ļoti gudri, vai ne? Jo viņu centrālā banka ir tikpat paralizēta un amputēta kā jebkuras citas valsts Eirozonā. Bet viņas ir radījuši alternatīvu mehānismu, un Latvijai par to ir jādomā, un tas ir jāredz, kad eksistē alternatīva mehānismu. Un šobrīd pāriesim uz trešo tēmu. Trešā tēma ir par to, ka šobrīd parādījās informācija par 10 tādiem lielākajiem Latvijas uzņēmumiem,
Un arī informācija par to salīdzinoši, cik viņu vērtība ir salīdzinot ar 10 Igaunijas uzņēmumiem, ja, ka viņi ir daudz mazāk nekā 10 lielākiem Igaunijas uzņēmumiem. Saraksts ir ļoti interesanti sastādīts, varbūt ar man pakomentē to. Es pēc tam pakomentēšu, kāpēc, man liekas, tāda informācija vispār tiek likt iekšā šobrīd. Tik redzam. Nu jā. Nē, prieks ir par Latvenergo, vai ne? Valsts uzņēmums, tie, kas saka, ka valsts uzņēmumi nav spējīgi konkurēt ar privātajiem, es to drusku ironiski, protams, saku, vai ne, jo, protams, ka tas ir ekonomikas monopols, vai ne, elektrības piegāde visiem iedzīvotājiem. Ja tu atdot privātajiem, viņi, protams, būtu laimīgi un pārlaimīgi, vai ne, bet neviena valsts to nedara, viņi cenšas, tāpat tie privātie cenšas kādu gabalu no tā nokost vienmēr. Un man šķiet, ka viņi jau ir to izdarījuši Latvijā, sadalot to elektrības tirgu dažādos PPP projektos un piesaistītajos privātajos. Bet, Armand, vai tiešām viņi domā, ka sabiedrība ir tik naiva, tik stulba, ka viņa noticēs šiem cipariem, kā šī uzņēmuma vērtība ir noteikti? Vai tiešām kādam ir prātā tas, ka Latvenergo, kas ir faktiski monopola uzņēmums, ja, tu nevari vēl 5 kesus uz Daugavas uztaisīt paralēli, ja, ka viņa vērtība ir 1,6 miljardi tikai. Tiešām tas ir, protams, ka tā ir propaganda, tā ir politiska propaganda. To ciparu var izveidot pēc izvēles politiski. Ja ir vajadzīgs, lai atkal visai sabiedrībai iedvest tādu domu, ka ir jābūt šausmīgi, kā to sauc, ka ir jāsalīdzina viss ar Igauniem, vai ne? Tad, protams, ka ir jāpieliek kāds miljards Igauniem klāt un jāpasaka, ka Igauniem tagad ir 20 miljardi, vai cik tie bagāti uzņēmuma vērtība, vai ne? Ja bija bagātākā uzņēmuma vērtība, ir tagad drusku, nedaudz, ja, bet tādu drusku lielāka par Latvijas lielā uzņēmuma vērtību. Tā, lai būtu nenovīdība, ja? Tā, lai drusku kurinātu to standartu, vai ne? Tas ir tāpat kā ar inflāciju, tas ir tāpat kā ar bezdarba rādītājiem, vai ne? Ka politika vienkārši, lai radītu zināmus procesus sabiedrībā, vai ne? Tad izveido tādu skaidrs, tā kā viņiem ir vajadzīgi. Šeit, Armand, tu ļoti precīzi atbildēji uz manu jautājumu iepriekšējā mūsu tēmā. Ja? Kas kopējais ir budžeta deficītam, inflācija, bezdarbam un IKP? Tie ir meli. Jā, tas ir pareizi. Tie ir politiski instrumenti, es to tā saku. Jo, protams, ka viņus ir ļoti viegli safabricēt. Mēs jau redzējām, par budžetu stāvokli Grieķijā, cik ilgi varēja valdība melot par to, vai ne, jeb interpretēt, vai ne, to stāvokli. Un kamēr privātie kreditori teica, ka kaut kas jums nav kārtībā, ja, tomēr, un tas nāca gaismā, vai ne, jo tas bija tā pārāk ilgi un varbūt pārāk tā arī nekaunīgi šotur. Bet par inflāciju, par budžetu, tie ir klasiski valdības meli, vai ne? Tam nav nekāda sakara ar patieso situāciju, jo principā valdībai nav nekāda finanšu ierobežojuma. Viņi varētu, es saku, jebkuras finanses likt lietā un attīstīt valsti kā jebkuru labklājības valsti un būt saprotam labklājības valsts, bet tikai tad, ja viņi klausās savos draugos, privātos banķieros, tad viņi to nedara. Un otrs, kāpēc viņi to nedara, ir, ja viņiem nav tādu morālu vērtību, ka visai sabiedrībai ir, ka viņiem jādalās ar sabiedrību. Ja, ja viņiem ir, ja viņi par svarīgi uzskata to, ka viņiem ir jāatšķiras no sabiedrības. Ja, ka tam bagātajiem galām ne tikai jābūt bagātam, bet kad ir pārējiem jāredz, ka viņi ir bagāti. Ja, ka tā atšķirība ir jāredz un visiem jāsaskata, ka tā ir atšķirība.
Tas ir vienīgais, viens no diviem lielajiem iemesliem, kāpēc valdība tur sabiedrību nabadzībā un neļauj valstī kļūt par labklājības ekonomiku. Es kā skatītājiem gribēju vērst uzmanību šajā lietā uz to, ka nevelti parādās šādas tabulas, nevelti parādās šīs summas, cipari, pēc tam melīgi, absolūti. Otru to Doles Hesu vai ķeguma Hesu vai pļaviņu Hesu neuzbūvēs, vērtība tur ir samazināta vismaz reizes 30, ne vairāk. Un tas ir saistīts ar to, ka sabiedrība tiek radināta caur šādu informāciju tam, lai atkal par piesmaizi to privatizētu. Jo tad sabiedrība tagad stāsta 1,5 miljards, valsts smēži tikai valsts smēži 1,5 miljards tikai vērtība. It kā varētu vēl kaut kur debesīs vēl otrs mežus uzaudzēt, kaut kur, tādā veidā pakāpeniski, katru dienu stāstot, sabiedrība jau pierod 1,5 miljards, mēs noprivatizējam pa 2 miljardi, ļoti veiksmīgi Latvenergo noprivatizējām, un tas ir tas scenārijs, un esiet modri, šiem valsts uzņēmiem, Tautas varas frontes skatījumā ir jāpieder katram no mums. Katram no mums jāpieder šo uzņēmumu akcijām. Katram latvietim, vienalga vai maziņš, vai liels, vai tikko piedzimis. Un viņām jābūt ir vienmērīgi izdalītām. Šīm te valsts uzņēmumu dividendēm no šīm akcijām. Ja mēs redzam, ka šogad Latvenergo peļņa plānojās kaut kur uz 120 miljoniem eiro. Tad viņai jānonāk ir Latvijas iedzīvotāju kabatās, patiešo. Tā ir viena lieta, un viņai ir jāveido tā saucamais drošais slānis, lai nebūtu Latvijā nabaga. Jo tas, kas notiek pēdējās protesta akcijās, gan pie Saeimas, gan pie ministru kabineta, ka tauta kliedz, mēs gribam ēst, tas ir kauns. Tas vien nozīmē, ka ekonomikā un finansēs ir galīga putra šobrīd, viss sagājas. Valsts pārvaldē galīgā putrā. Bet kāpēc viņi to dara, tas jau arī ir skaidrs, vai ne? Jo viņi tagad ir sarunājuši savus draugus no Starptautiskā valūtas fonda, no Pasaules bankas, Zviedrus, tā saucamais aizdevums starptautiskais, vai ne? Kur jāplūst tai naudai uz tiem viņa ārzemju kontiem. Tāpēc viņi rada tādu ciparu, vai ne? Kas ir it kā valsts uzņēmuma peļņa. Un to ciparu viņi nepārskaita sabiedrībai vai pašu akcionāriem. Viņi pārskaita viņu tiem saviem draugiem uz ārzemēm, tiem saviem, kā to sauc, glābējiem, ekonomikas glābējiem, vai ne? Protams, ka saņemot ļoti dāvāns, es tā pieņemu par to, vai ne, jo, citādi viņi būtu pilnīgi idioti, ja viņi to nedarītu. Tas ir tieši tas, ko Armand tu lasīji šajā vēlēšana bez izvēles ultimātā, kā šis te pieprasījums tika iesniegts Saeimā. Un tur ļoti labi bija rakstīts, ka tieši šīs te valsts uzņēmuma peļņa ar viņu nedrīkst sekt šo starptautisko aizņēmumu procentus vai pamatmaksājumus. Jo ja viņi to nedarītu, ja viņi nepārskaidītu to peļņu, valsts uzņēmumu peļņu saviem ārzemju draugiem, tad viņi mierīgi varētu pazemināt elektroenerģijas cenas visai sabiedrībai. Viņām nav jābūt tik augstām, un sabiedriskam regulātoram nav jāpiekrīt katram cenu paaugstinājumam. Viņam ir jāpiekrīt tikai tad, ja viņi darbojās vienā bandā kopā ar to valdību un ar viņu tiem ārzemju draugiem, vai ne? Tad ir jāceļ cenas elektroenerģijai. Bet citādi, ja valsts darbotos tā, kā to parasti dara, tad valsts uzņēmumiem nav jābūt nekādai peļņai. Ja viņai ir kaut kāda minimāla peļņa,
ko viņi reinvestē. Principā viņiem nav jābūt peļņai, jo valdība vienmēr var investēt jebkuru vajadzīgo uzlabojumu, kas viņiem ir nepieciešams, jo viņiem tas ir nepieciešams. Nu, visai sabiedrībai tas ir nepieciešams. Bet valsts uzņēmumiem ir jāgarantē zemes cenas, lai būtu visai sabiedrībai. Tas, ko privātie nekad nedarīs. Jā, tāpēc arī valsts uzņēmumi pastāv, lai radītu pakalpojumu, kas ir nepieciešams visai sabiedrībai par pieejamām cenām. Tas ir tas valsts uzņēmumu galvenais mērķis. Jā, to mēs redzam, ka šīs krīzes laikā, 61. viņa laikā maziņie ļoti daudz aizgāja bojā, uzņēmumi arī vidējie daudz cieta. Un tad šobrīd, ko es vēroju no tādiem pakalpojumu ēdināšanas uzņēmumiem, ja, tie, kuri atrodās visādi mazi krodziņi un tādas kafejnīcas, tie, kas atrodās tajās mājās, īpašnieku mājās, kur jāmaksā īres maksa un tam līdzīgi, tur mēs redzam, ka, principā jau ir bankrotējuši. Ja, palikuši vēl tie, kas atrodas kur īpašnieku mājā, pašam īpašniekam pieder kafejnīca vai kas, ja. Un arvien vairāk mēs redzam, ka parādās skatlogos plēves ar uzrakstiem iznomā, ja, un tam līdzīgi, un stāv jau mēnešiem šīs telpas tukšas, nekas tur jauns nenāk iekšā. Armand, kā šobrīd Vācijā izskatās arī šie tukšie skatlogu logi vairāk paliek, vai ne? Nē, tur ir drīzāk otrādi, vai ne, jo Vācijas Bundesbanka, kurai par laimi ir pievienot KfW, es nezinu, kuram ir pievienots, kurš šobrīd ir lielāks, vai ne, plus vēl 28 attīstības bankas, plus vēl 40,000 krājkašu filiāls un viss tas, jā, tās masīvais tīkls, un plus vēl federālā valdība, kas kompensē, visas naudas katls ir neticami milzīgs, vai ne, bet viņš ir arī tāds pietiekošs, vai ne, jo tās zemes jau investē atsevišķi. KfW investē savu daļu, atkal avīzēs ir tik un tik triljoni, vai ne, ir investēti. Plus tad nāk visas zemju bankas un tā tālāk un zemju valdības, kas investē. Tā nauda ir nepārredzama, kas tiek investēta šobrīd Vācijas ekonomikā. Un tas, ko šajā rakstā saka atkal Kazāks, vai ne, viņš saka tā, tas man tā izbrīnīja, vai ne, jo principā to daudz varētu arī pamanīt, to viņa kļūdu, vai ne, ka viņš saka, ka centrālās bankas tagad nodarbojās ar tādu intervenciju, vai ne, aktīvi. Un ko nozīmē intervencija? Tas ir pareizi, ko viņš saka, vai ne, ka centrālās bankas nodarbojas ar intervenciju. Centrālā banka intervencija nenozīmē aizņemšanos. Centrālā banka intervencija nozīmē patiešo ekonomikas finansēšanu. Ja? Un tad viņš saka, ka tagad tāpēc Latvija nevar dabūt aizdevumu, ja, ka centrālās bankas finansē, bet to saka viens centrālās bankas šefs. Kurš tāpat var intervenciju veikt? Viņam neviens to neliec, ja? Bet viņš tagad saka, mēs netiekam klāt privātās naudas tirgiem, tāpēc, ka centrālās bankas veic intervenciju. Ja? Un kas tad viņš ir? Ja, viņš ir centrālā banka, viņam jāveic ir intervenciju. Tas ir vispār diezgan smieklīgs teikums. Bet, es nezinu, varbūt viņš domā, ka to nepamana cilvēku. Ja? Viņš var veikt. Armand, 99,999 nepamana. Bet tāpēc mēs esam, vai ne, kur to paskaidro un pasaka, ka viņš ir vainīgs pie tā, ka valdībā ir jāmeklē kaut kur privāti aizdevēji. Ja? Jo viņš ir tas, kurš saka, es esmu neatkarīgs, vai ne, jūs varat izsēties valdību, vai ne, un varat darīt, ko grib, un ja sabiedrība ir nabadzībā, un ja mazie uzņēmumi viens pēc otru iet pāri kaujas malai, un tuvojās jau vidēji, tad es sēdēšu, man ir pilnīgi vienalga. Es vienreiz patiešo Rimševičam pajautāju. Klausies, 70% no sabiedrības, toreiz bija 90%, pat, ir krīzes laikā ir neatmaksājums parādos, ko darīs. Viņš saka, tas nav mans uzdevums. Man tas nav jādara. Tiešā tekstā, liecinieki klātbūtnē.
Ja? Un tā domā Latvijas centrālās bankas šefi, vai ne? Tā ir tā viņu tradīcija tā domāt, ka viņi nav atbildīgi par. Un es skatītājiem gribu teikt, ka centrālās bankas to savu prezidentu pierēšanā, kā tagad moderni saka, ja, tādā reklamēšanā iegūda arī lielas naudas. Ja, viss šitās parādīšanās, preses konferences, privāto televīziju raidījumos dalība, ja, gudra spriedelēšana, tā ir to savu reitingu dzīšanu uz augšu, lai sabiedrība domātu, ka viņi vispareizāk rīkojās un ir nekļūdīgi un tam līdzīgi. Bet īstenībā viņa dara tik fundamentālas, tik, es pat neteiktu kļūdas, tas ir noziegumi pret tautu. Ja? Tas ir absolūti noziedzīga neko nedarīšana, vai ne? Noziedzīga bezdarbība, vai ne? Un tieši tā tas arī ir. Nu, es nezinu, cik daudz tur ir līdzvainīgi premjeri tajā visā, jo principā Eiropā ir tradīcija, ka premjeri komandē centrālās bankas. Bet tad, ja likumos ir rakstīts, ka centrālās bankas ir neatkarīgas, viņas nav neatkarīgas no tautas. Ja? Viņas nav neatkarīgas no demokrātijas prasībām. Ja? Viņas ir neatkarīgas no privāto prasībām, no oligarhiem. Jā, tā ir. Jā. Bet viņas nav pāri saimai, un saima ievēl tautu. Un ja tauta kaut ko nolēma, un premjeram uzdod to darīt, tad centrālas bankas šefi vienmēr klausa. Visur Eiropā tā ir. Ja? Un viņi to saprot, ka tas viņiem ir jādara. Bet Latvijā tas ir pilnīgi atšķirīgi. Latvijā viņi saprot to tā, ka viņi principā viņiem vispār nekas nav jādara, jo viņi arī nekad neko nav darījuši. Par to, kas likumā ir rakstīts, ka viņiem ir jānotur inflācija, par to viņi nav varējuši izdarīt. Ja? Viņi ir pilnīgi tādi parazitējoši. Viņi parazitē, ja? Viņi paši kaut kā. Viņi paši sev sagādā visādas luksus lietas, vai ne, un apbruņojušies tā kā otra armija, vai ne, valstī, bet un automobīļi, un kas tik tur nav. Bet, es pat Armand viņu prēmijas, es esmu nosaucis par parazītiskajām prēmijām. Jā. Viņi nevar izpildīt savu uzdevumu. Viņi ir jāpārstrukturē, jāatlaiž, un tas, ko jūs sakat, ir viņu vietā jārada Nacionālā banka. Ja, nav vajadzīga Latvijai tāda centrālā banka pašreizajā formā. Un pamazām pāriesim pie nākošā. Tas ir, Armand, to es droši vien dzirdējis to, ka Latvijā šobrīd algu reforma, bet pats jautrākais ir tas, ka tiek algas palielinātas gan premjeriem, gan deputātiem un arī valsts prezidentam. Kā tev šķiet, šie cilvēki ir pelnījuši šobrīd algas pielikumu vai nē? Tas ir viens. Un otrais, kā tev šķiet, viņi to pamato ar to, ka jābūt viņiem ir konkurētspējīgiem darba tirgu. Kāds abām lietām? Tas ir ļoti, ļoti ciniski, ko viņi dara. Jo, protams, ka nevar krīzē. Ja, protams, ka ir saprotams, vai ne, ka viņi paši jūtas arī, ka viņi kļūst nabadzīgāki. Ja, jo visi jau kļūst nabadzīgāki. Droši vien, ka viņiem pašiem ir, jo tas nav tipiski vispār pasaulē, bet Latvijā tas ir tipiski, vai ne, ka viņiem pašiem ir kaut kādi mazie biznesi, un ka tie mazie biznesi jau arī jūt to, ka viņiem zūd klienti, un ka viņiem zūd pasūtītāji ķēdes un tā tālāk, un viņi jūt, ka viņi makos iekrīt mazāk naudas, vai ne, to var saprast, vai ne, bet tas, ka viņi principā nepalielina ienākums visai sabiedrībai, vai ne, un tiem, kam tas tiešām ir visvairāk vajadzīgs, vai ne, jo viņiem vismaz ir stabili garantēta alga, ja, un neviena krīze neietekmē to viņa algu, bet ietekmē gan visai pārējai sabiedrībai algas, tiem, kam ir jāstrādā brīvajā tirgu, tā saucamajā, vai ne, tiem, un kam ir kapitālisms uz kakla, vai ne, tiem gan ir jādomā par izdzīvošanu, un tāpēc Un viņi rada tieši otrādi, viņi paaugstina savu algas, un
un nākošajā punktā viņi paaugstina vēl vairāk nodokļu regresivitāti, lai bagātie varētu maksāt mazāk un nabadzīgie būtu jāmaksā salīdzinoši vairāk, vai ne? Tā kā bagāto ekonomikas diktatūra. Tas viss ir ļoti amorāli un neētiski un ciniski. Kā šķiet, veselības ministre, labklājības ministre šobrīd ir pelnījis pāris €100 algas pielikumu, vai ne? Es neredzu vispār kādā veidā, jebkurš pēdējo 29 gadu laikā ir pelnījis saukties par valdību Latvijā. Ja? Tās nav valdības. Ja, es nezinu, kādā ienākuma klasifikatorā viņi ir, bet tās nav valdības. Ja. Valdības nedara, ja valdība ir, tu pazīsti valdību pēc darbiem, nevis pēc amata nosaukumiem. Un valdība, principā visur pasaulē par valdību sauc kaut ko tādu, kas visu sabiedrību virza uz labklājības standartu, vai ne? Un investē uzņēmumus, atbalsta visu sabiedrību un izveido sociālo sistēmu, kas nav nabadzības sistēma, un izveido pensiju sistēmu, kas nav nabadzības sistēma. Neviena valdība to nedara Latvijā. Armand, es tādiem vienkāršiem vārdiem teikšu, tie, kas tās par valdību sauc, tās valdības ir pelnījušas saukties par valdībām, kuras vienkārši rūpējas par tautu. Absolūti precīzi. Nevarētu pateikt labāk. Skatītājiem vēlreiz gribēju atgādināt to, ka vakar mēs sagaidījām Dženiferi Rumpāni atgriežoties no Itālijas, kur viņa bija 2 mēneši apcietinājumā. Tiesa attaisnoja, tur es saprotu, ka arī tālāk viss tiesas procesi notiks, par ko mēs arī informēsim. Šobrīd Dženiferi atrodas tādā pašizolācijā uz 10 dienām laukos, lai saņemās spēks, un tad es ceru, ka viņa būs arī ar interviju vai studijā, vai mēs attālināti izrunāsimies, kā tur īsti gāja. Es saprotu, ka būs grāmata, bestsellers, es jau pieteicos uz vienu eksemplāru, redzēt, kā tas viss tur ir noticis. Un vēl mēs arī, es pāris vārdos arī par saviem novērojumiem tiem, kas notika pie brīvības pieminekļa 22. kur šīs brīvības apļi tika veidoti vai jostas, kā no kurš viņas sauc, kaut kas līdzīgs Baltijas ceļam, tādā miniatūrā formā, kas man ļoti pārsteidz, ka tauta atnāca un mēs varējām šo te brīvības apli izveidot. Viņš bija daudz lielāks nekā es biju iedomājies. Mēs pat lielāk nedrīkstējām taisīt pēc tās schēmas, kas bija, kur mēs bijām pieteikuši. Un katrā ziņā paldies visiem, kas atnāca. Decembrī vēl būs pasākumi, domāju, vēl interesantāki arī. Un tā kā aicināsim, TVF aicinās piedalīties. Kā tev, Armand, no Vācijas izskatījās šie te brīvības aplis? Tas bija tā kā Baltijas ceļš, jā. Tas bija tāds kaut kāds neticams sajūts, vai ne? Un es biju klāt, man likās, ka es arī tur esmu klāt, vai ne? Un kad es arī piedalos tajā aplī. Jo, tas ir tāds simbols, vai ne? Jo pa vidu ir brīvības piemineklis, un kā mēs zinām, ka apļa riņķa centrs piedar pie riņķa. Tas ir tāds ģeometrijas fenomens, ko neviens nevar izskaidrot. Un arī tajā brīdī to bija grūti izskaidrot, jo tā bija viena lieta. Ja, šī brīvības statuja centrā, un tas aplis, tas veidoja vienu. Un no tā izriet seismiski viļņi ļoti spēcīgi, kas met savu ēnu nākotnē, vai ne? Un tas ir tāds sākums, ko nav iespējams apturēt. Jā, man daudzi tie, kas nebija klāt, rakstīja, ka mēs tādus apļus labprāt vēloties savā pašvaldībā uztaisīt, tikai mums nav tā brīvības pieminekļa. Un tad kur viņu taisīt? Ja? Bet es saku, cilvēki, šīs te tā saucamie apli latviešiem, ja, baltiem, viņi ir gadu tūkstošiem, ap ugunskuriem Jāņos, un šis Baltijas ceļš, ko Armands pieminēja, tajos par viņiem var smieties, var nievāt,
bet viņos ir tā enerģija, kur vienotā ķēdē saslēdzoties, mēs gūstam šo te kopsakaru ar visumu, šo vēstījumu citām tautām, ja? Vēstījumu pašiem sev stiprinām šo ideju, ja? Par tautas brīvību, par tēvzemi un par citām vērtībām, kas mums svarīgas ir. Tā kā, es domāju, ka tas ir tikai sākums, tieši tā kā tu Armands šobrīd nodefinēja. Tātad bišķiņ pāriešu pārī jautājumu sadaļai, komentāru sadaļai no sākuma. Tātad Artur, labvakar, Andrei, arī labvakar. Tā Danilenko Vadim, tā давайте проконтролируем все пункты анализа в Латвии в реальности, посчитаем, сколько приходит людей. Jā, Vadim, tāda doma ir, ka vajadzētu izkontrolēt šos te visus analīžu nodošanas punktus, piemēram, vienā dienā, ka pie katra punkta ir viens kontrolieris, kas saskaita, cik tur ir bijis, un pēc tam pārbaudīt tā statistika atbilst tai, ko valdība pasniedz. Ja? Šobrīd mēs zinām arī to, ka ir vienā no Latvijas uzņēmiem, brīvais vilnis arī saslimuši cilvēki. Es sazinājos ar Arnoldu Babri, kas ir uzņēmuma īpašnieks, un viņi veiks, es saprotu, atkārtotas pārbaudas, lai varētu salīdzināt, vai tiešām tas tā ir. Un es ļoti ceru, ka Arnolds nākamnedēļ vai ceturtdien vai piekdien arī būs pārēdē piedalīsies un izstāstīs, kas tad īsti uzņēmumā ir noticis. Ja? Jo mani atkal satrauc tas, ka šādā veidā, piemēram, ar tām viltus analīzēm, tie vietējie uzņēmēji, kas šobrīd strādā, kas cilvēks mēģina nodrošināt darbu ar ienākumiem, vienkārši apzināti un tā bezatbildīgi var tikt nolaisti uz grunti. Tas man ļoti šobrīd satrauc, jo to var gadīties tā, ka šos uzņēmumus pacelt vairs nebūs iespējams. Ja? Ka atradīsies konkurenti, kas vienkārši atsūtīs mums preces un teiks, paši neražojiet, mēs jums tikai sūtīsim. Ja? No sākumā lētāk un pēc tam pašās beigās divreiz dārgāk. Ja? Tā kā, Armand, tu jau to zini, ka Vācijā pārtiks produkti ir lētāk nekā Latvijā. Kā tas var būt? Ja? Nu, viņiem nav jāimportē tie produkti. Tā Latvijas tā pasaka vai neko stāsta Latvijā bieži, ka pašu produktu, ja tu viņus pašus rādi savā valstī, tad tas ir pārāk dārgi, vai ne? Un tie, kas ir jāimportē, tad tas ir it kā lētāk, ja? Bet tas ir tikai tad lētāk, ja tev nav tarifu uz tiem importētiem. Tāpēc jau tu liec tarifus uz robežas, lai nebūtu šī sakropļotā ekonomika. Vai ne? Un ja mēs sakām tagad, ka Eiropas Savienība ir draudzīga, šausmīga, vai ne, visas valstis ir tik draudzīgas, un tāpēc nav nekāda tarifa, ja? Un ir pilnīgi otrādi. Tās valstis, kurām ir pašu māju produkti lētāki, vai ne, preces un pakalpojumi, viss kaut kas, kad viņiem ir radikālas tarifu sistēmas. Viņas vienkārši ir gudrākas nekā vienkārši muita uz robežas. Ja? Viņiem ir gudras visādi mīkstie tarifi, slēptie tarifi, katrai zemē pavalstī savu tarifu, vai ne, un neskas vēl tā, lai tikai viņi likumi tādi, vai ne, kas vienkārši rada faktiski šos tarifus, vai ne, tas, ko Latvija pilnīgi nesaprot, kas ir jādara. Viņu var, jebkura valsts, un principā tas būtu normāli, ka jebkuras valsts pašu radīti, saražoti labumi tiek lietoti, vai ne, līdz ar to viņi nevar būt dārgākie, ja? Viņi ir normālās cenās, jo valdība tās cenas, attiecīgi, tādā veidā to politiku rada, lai tās cenas būtu zemākas pašmāju produktiem un ievestiem produktiem, iesaldētiem pārtiks produktiem, neveselīgiem, lai viņiem būtu augstākas cenas. Vai ne? Bet šī valdība to negrib, laikam kaut kas viņam atlēc, vai ne, par to, un saka, ka pašmāju produkti jau gan nevar tikt patērēt, jo viņi šausmīgi dārgi esot. Tad labvakar bija Gintaras, Brigita, Inese. Tātad
Vadims vēlreiz saka, ka pie saslimušiem mūs nelaidīs, bet padežūrēt katrā pilsētā mēs varam un salīdzināt reālu cilvēku skaitu, reāli cik nāk, nodot analīzes. Tas ir Vadims runā par šo te statistiku, kurai sabiedrība neusticās šobrīd. Es saprotu, ka sabiedrībā briest arī šobrīd skandāls par to, kas tad īsi ir šis Perevoščikova kungs, kas mums katru dienu stāsta, cik tur daudz ir visādi analīzes nodot, cik pozitīvs, cik negatīvs, cik tur ir stacionarēti, cik miruši un tā tālāk. Un skatīsimies, kā tā lieta uz priekšu ies, ja? Tātad Tomam labvakar, Aivaram Lībergam. Tātad Toms saka, ka mikrouzņēmumi ir iznīcināti, jādodas vienas blakus valstīm vērt vaļā. Tiešām žēl, ka šeit nav laba vide priekš biznesa. Jā, Tom, tas tā ir un tas vienreiz jāizbeidz būs. Tātad Otto saka, ka ātrāk Latviju vajag atbrīvot no idiotiem. Анастасия saka, кто отвечает за ошибки правления. Te ir atkal tā lieta, ko mēs iestājāmies par šo deputātu atbildību, kas bija šajā tautas vēlēšanu boikota ultimātā, ja, kurā mēs pieprasām pieņemt likumu par deputātu personīgu atbildību un noteikti kriminālu atbildību par vēlēšanu solījumu un pieņemt to likumu nepildīšanu. Ietverot tiesības vēlētājiem atsaukt deputātu par vēlēšanu solījumu un likumu nepildīšanu pret tautisku un nekvalitīvu likumu un lēmumu pieņemšanu. Tas ir trešais punkts šajā ultimātā, es viņu nolasīju. Ja? Te ir jābūt tādai tradīcijai, tā kā Francijā viņiem, vai ne, ka tu esi 2 termiņus prezidents, un 3. termiņš tur ir cietumā termiņš, vai ne, ka tu viņus ēd. Tam ir jābūt tādai. Jā, un tad sapratīs, vai ne, tad viņi varbūt arī padomās iepriekš, vai ne, pirms korumpēties. Jā. Vēl es gribētu, tātad Aleksandram Karčakinam labvakar, Aivim, tā, Marita Cīruli, gudri cilvēki pavisam piekrīta, bet cik ilgi mēs runāsim, spriedīsim, tāds ir jautājums. Marita, es gribētu, Marita turpina pareizi pateic, valdībai ir jāatbalsta tauta, bet mūsu valdība mūs iznīcina. Jā. Marita, tur jau tā lieta, ka tautas varas frontes uzdevums ir sabiedrību informēt. Sabiedrību izglītot, tas, kas šovakar notiek, un sabiedrību audzināt. Tas ir vairāk saistīts ar jauniešiem. Jā, mēs arī jauniešiem esam sākuši veidot seminārus, kursus. Arī Armāns piedalīsies tajā procesā iekšā. Mēs esam secinājuši šos kursos, ka tās lietas, ko mūsu speciālisti stāsta jauniešiem, ir absolūts klusums. Tajā brīdī telpā un jaunieši saka, ka mums neko augstskolā tādu nemāca, skolā neko tādu nav mācījuši. Ja. Un līdz ar to tas ļoti svarīgi šīs zināšanas nodot. Ja. Jo mazizglītot tauta, jo vieglāk vadā. Mums jābūt par latvieši vienmēr bijuši, kā saka, ir centušies būt izglītoti, un šī tradīcija ir jāsaglabā un jācīnās par to vairāk. Agris Minēts saka, es ļoti apmierināts ar spēku apli, vienreizē labi izdevies pasākums. Paldies, Agri. Es gribēju teikt arī to, ka šobrīd arī tāda interesanta lieta notika šodien, ka es skatos, ka manā Facebook profilā ir palikušas tikai pāris brīvas vietas, ko uzaicināt. Un es domāju, tūlīt es vēl tos pēdējos uzaicināšu, un es skatos, man vēl kaut kur gandrīz 800, ko es neesmu pamanījis, kur ir vēlējušies, bet es neesmu apstiprinājis, pat nevar iedomāt, kāds vispār varēja būt. Ja, un līdz ar to es iedarbināju to Facebook lapu, kurā var bezgalīgs skaits sekotāju pieteikties, ja, un aicinu skatītājus piesakoties šai lapai. Šai lapā būs manas sabiedriski politiskās aktivitātes, savukārt Facebook profilā būs vairāk tādas tāds izklaides un humors un tāds sadaļas no privātās dzīves notikumi. Tā kā tas cilvēkiem ir interesi, atvainojas tiem, kur es nepamanīju, tā kā piesakojieties šobrīd lapai.
Par Facebook Tautas varas frontes medijiem mēs pamazām pēc tā bloķēšanas, kas notika pēc akcijas vēlēšanas bez izvēles boikots, kur uz Rīgas domas vēlēšanām neaizgāja 60% vēlētāji, kur teica, ka tur mēs nekādīgi neesam iesaistīti, ja, ka vispār nav ko mums rēķināties, bet nezinu, kāpēc par mums neko nerakstīja, mums nekur nelaida, pat vēlēšana naktī TV studijā tukšā nelaida iekšā ar savu viedokli, ar kuru mēs vēlējāmies izstāstīt to 60% cilvēku viedokli, kāpēc viņi negāja uz vēlēšanām, ja, ko mēs esam darījuši šajā sakarā, ja. Mēs nevaram sabiedrībai, plašākai sabiedrībai pavērstīt kā vienīgs ar saviem sociālajiem tīkliem. Tad viņi saprata, ka tas tomēr vēlēšana naktī, viņi saprata, ka tas tomēr strādā. Ja? Un tad vienkārši mums nobūt, ja mēs šobrīd ļoti daudz jaunus šādus te dažādos sociālajos tīklos profilus izveidoši ļoti dažādos. Un šobrīd sākam ražot atkal jaunu muskuļus un jāsaka, ka TVF online ir atgriezusies vecās lapas skatīšanās augstumos, ja, regulāri mums katru nedēļu jau ir pāri pa 500 000 šo skatījumu skaits, un cilvēki piesakojas arvien daudz jauni klāt, arī Krievu šajos tīklos, krievvalodā tīklos arī šobrīd skatītājs skaits aug, un jāsaka, ka man visu laiku likās, kas tur notiek ar to saskaņu, kāpēc viņai neaizgās vēlēšanām tie cilvēki. Šobrīd es esmu 80%, jo es visu laiku biju pārliecināts, ka Valentīns ir pie tā vainīgs, ja? Bet šobrīd es esmu 80% pārliecināts, ka Valentīns ir tur tā pastrādājas, un sabiedrība šobrīd jau informējas un izglīto šobrīd, un tas sekotājs skaits tik strauji aug, man liekas, kā nevienam šobrīd. Ja? Un jāsaka, es arī pēdējo pārēdi noskatījos vakardien arī vēlreiz, un jā, man ļoti patika, jo tā visa, to nesauc par terminoloģiju, bet tas, kā viņš uzrunā sabiedrību un cik sabiedrība viņu dzird un cik sabiedrība ar viņu sarunājās, tas manā skatījumā bišķiņ ir apbrīnojami pat, ja. Un tas ir par to, ka mēs šobrīd strādājam, atjaunojam savus mediju resursus, lai viņi strādātu un strādāsim pie jauniem, būs arī jauni raidījumi, tā kā ar Armanu, tā kā ar Edvardu, jāsaka, tas šobrīd viss ir procesā. Un tātad par Amerikas prezidenta vēlēšanām mēs redzam, ka visi procesi notiek, tiesvedības notiek, visdažādākā informācija nāk no Amerikas, visdažādākā. Sākot no tā, ka Baidens vinnējis, sākot to, ka Trumps ir vinnējis, un vēl tur pa vidu vēl Soros cietumā iesēdināts, un kas tikai nenāk kāda informācija. Bet man šobrīd šķiet, ka kas notiek kopumā šajā lietā, ka tas Trumpa, tas pamatvirziens šobrīd, tas mans personīgs skatījums, ja, viņš arī ļoti labi orientējās demokrātu partijā, kas tur notiek iekšpusē. Un, manuprāt, tas viņa programmatiskais uzdevums ir sašķelt demokrātu partiju. Jo tur arī šobrīd notiek interesanti procesi, jo tajās tiesu procesos, kā liecinieki, bieži vien arī demokrātu partijas atbalstītāji, kas ir izsaukti, ja, lai liecinātu. Un viņi nevar liecināt, kā saka, zem Bībeles liecināt kaut ko nepatiesu. Ja. Un tur tas sabiedrības noskaņojums stipri mainās tieši demokrātu aprindās. Ja? Viņi negrib melot, viņi ir demokrāti pēc būtības. Ja? Jo demokrāti arī ar mani to ļoti labi zina, ka ir ļoti dažādi. Ja? Tāpat kā Saskaņa arī nav sociāldemokrāti. Tur ir tīra labēji, tur ir pavisam ultralabēji daži spēki, ja, Saskaņā. Ja? Tā kā, un Trumps šo grib izmantot, jo redzēt, kas notiek. Ja tiesa nolems, ka šie vēlēšanu rezultāti ir vai no anulējami, vai vēl vairāk iesēdinās cilvēkus par to, kas ir šo te procesu negodīgo nodrošinājuši, tad demokrātu vidē tur
tur nav tālu līdz šķelšanai, jo tas būs liels negods, ka tieši demokrāta partija kaut kādu tādu lietu kā cilvēku brīvu izvēli ir izkropļojusi. Ja? Tā kā tie procesi šobrīd ļoti interesanti Amerikā notiek. Un ja Trumps tiešām, tas viņa plāna punkts, šis punkts realizēsies, es Trumpu pēta no pirmās viņa kampaņa dienas, ja, skatos līdz, kas notiek. Nu, tad man jāsaka, viņš ir viens no izcilākiem pēdējo 50 gadu politiķiem pasaulē, ja viņš tiešām, ja tas izdosies viņam, ja, jo tas ir kaut kas, tur jābūt ir ģēnijam, kā to visu organizēt. Ja, izdomāt var, bet kā to organizēt? Nu, redzēsim, informācija ļoti dažāda nāk iekšā no dažādiem avotiem šobrīd. Tātad paskatīšos kaut, kas ir šobrīd Andrejs Uļjans raksta Valentīna Malaudets, tak держать. Jā, Valentīns tiešām to līmeni šobrīd, kas ir skrievaldāga auditorija. Es tādu sen neesmu redzējis. Tiešām, es pat gribētu teikt, nu ļoti sen. Neatceros, jā. Tas tā kā dažādi protesta akcijas Latvijā paliek arvien vairāk. Tas mani priecē, ka sabiedrība sāk palikt arvien aktīvāk, viņa politizēs, jo jūs redzēsiet, ka manā profilā nosaukumā, ja, ka tikai politizēta sabiedrība var būt demokrātiski. Ja. Ja sabiedrība nav politizēta, ja viņa nepiedalās politiskajos procesos, tad nekāda demokrātija nav iespējama. Tā kā es vienmēr esmu domājis tā un uzskatījis, ka jo sabiedrība vairāk piedalās šajos procesos, jo sabiedrība ir veselīgāka un tas, ko Tautas varas fronte šobrīd uzsver un kādu ideoloģiju nes, šo tautvaldības ideju. Tautvaldības idejas pamatā ir katra pilsoņa politiskā aktivitāte, sabiedriska politiskā aktivitāte. Tas ir tas, ko es varbūt šodien gribēju tā teikt, varbūt kaut ko esmu piemirsis, varbūt Armand, tu vēl kaut ko gribēji noslēgumā pateikt? Nu, sakarā ar to demokrātijas definīciju man tikko burtiski pirms pāris dienām uzšķīrās Noam Čomska interviju sakarā ar Amerikas prezidenta vēlēšanām. Un Čomskis citas starpā definēja, ka demokrātija ir nevis tas, ka tā aizies vēlēšanām vai ne, un ar to viss beidzās 4 gadus, bet demokrātija ir tad, ja tev ir nemitīgi politiskais aktīvisms, un vēlēšanas ir tikai pauze šim aktīvismam, vai ne? Kad tu nedarbojies ar tādu spēku kā ikdienā. Tā restartēšanās brīdis. Tieši tā. Vēlēšanas. Un es gribēju teikt arī par to brīvības apli, kas bija pie brīvības pieminekļa, kas man acīs iekrita. Tur bija ļoti daudz sabiedrisko dažādu organizāciju, kas ir līdzīgi kā TVF domājam. Pārstāvji, arī viņi bija aplī un kopā mēs to visu darījām, ja, tad man vienmēr saka, ka TVF ir šķēlējs. Kur tad TVF ir tas šķēlējs? Ja cilvēki nāk un piedalās pasākumu, mēs ejam uz tiem pasākumiem un piedalāmies. Es arī šodien biju arī tajā protestācijā, kas bija pie ministra kabineta, bet ko es redzēju tajā brīdī acīs pie brīvības pieminiekļa, es tā skatījos šo te dažādu, piemēram, pretošanās kustību pārstāvju sejās, ka tas, ko TVF nes, viens no tiem pamatvektoriem, ka šobrīd šajās vēlēšanās bez izvēles, noziedzīgajās vēlēšanas nav iespējams izdarīt šīs pārmaiņas. Šis virziens, kad ir politisku partiju jaunu dibināšana vai kaut kāda kabināšanos virsū, ka tur nekādas fundamentālas izmaiņas tautai par labu nevar izdarīt, tas paliek arvien vairāk un vairāk, viņu apziņā arvien dziļāk iet iekšā, un tas mani priecē, jo vairāk sabiedrības sapratīs, ka caur šo noziedzīgo sistēmu nekādas nopietnas pārmaiņas par labu tautai nevar veikt, tas tikai pozitīvi. Tas nozīmē, ka TVF savu izglītojošo un informējošo darbu dara ļoti labi. Vēl es gribēju teikt, man bieži vien saka, ka TVF šie te mediji ļoti švaki strādā un tā tālāk.
cik daudz cilvēku ir gājuši caur šiem TVF mēdījiem, cik daudz ir intervijas tur devuši, cik paši šobrīd sāk veidot savus mēdījus, vai kāds to vispār apskatījies, cik daudz naudas ir gan valdība savos mēdījos, šajos sabiedrības maldināšanas mēdījos ieguldījusi, ja, tie 10 miljoni. Un cik daudz ir no ārzem visādi fondu finansējums ar visādām Rebaltikā un vēl kaut kur rečikistiem ienācis iekšā, lai mūs aplosītu. Ienāciešām, mēs to visu esam izturējuši. Smagi, ļoti smagi strādājot, un ļoti daudz cilvēku strādājot. Pilnīgi nesautīgi, ja? Bez samaksas. Un pret šādu te finansu masīvu tādu injekciju mūsu pretinieku armijai, ja, šai liberālistu mediju armijai, mēs esam izturējuši, kas liecina to, ka mūsu darbība ir veiksmīga, ka viņi prasa jaunu finansējumu. Viņi šobrīd veido vidu, lai prasītu, mēs netiekam galā ar šiem, vai nu viņi ir vienkārši jāsaliek cietumos, ja. Starp citu, mūsu novērotājs viens, kurš brīvības apļa tajā akcijā vienkārši bija malā un vēroja policijas darbību. Šobrīd mēs arī bija cilvēki, kas no malas novēroja, kā policija rīkojas, ko viņi savā starpā sarunājās. Tad viņš teica tā, ka tajā pašā sākumā pasākumā tieši tajā galveno policistu, tajā bariņā, kas tur bija, un tāds esot bijis tā doma, ja, tam, ko viņi teikuši, ka jā, tur būs kaut kādas provokācijas, tad mums ir pavēle ar viņiem tā riktīgi, brutāli, ja, viņus paņem priekšā, ja. Bet tad jūs redzētu, ko nozīmē brīvības apļu spēks, šis enerģētiskais spēks, ka daudz netrūka policisti būtu tajā ķēdē iestājušies, ja. Mēs redzējām, ka policisti virsnieki bija noņēmuši maskas pēc pasākuma, tikai ierindniekiem bija maskas palikušas, ja. Tā kā nevajag tādas lietas nenovērtēt, ja. Tas, un vienota tauta ir neuzvarama. Armand, vēl kaut ko? Paldies. Paldies visiem, ka bijāt cietīgi. Šodien mēs laikos iekļāmies 1:20. Ja jums ir vēlme vēl kaut kādas konkrētas tēmas, ko jūs gribētu ar Armandu, lai es parunāju, sūtiet, ja? Mēs ar Armandu parunāsimies, un tad nākošajā vai aiznākošajā raidījumā mēģināsim šīs tēmas arī izrunāt. Tā kā esiet droši, rakstiet, un ja kādam ir tiešām, kurš jūtas spēcīgs kaut kādā savā noteiktā nozarē, vēlas piedalīties kādā TVF raidījumā, dodiet arī ziņu par to man personīgi. Paldies visiem, ar labvakaru, Armand. Ar labvakaru.